Sveiki! Nu, lūk, esam atnākuši uz pirmo vietu. Pavasara pirmā pludiņu copa mēģinājumā. Skatīsimies. Vēl mazs ledutiņš ir. Bet tas nekās, ūdens ir tāds vidēji augsts, bet strauma ir noskrējusies. Šeit vasarā mums diezgan labi te izdevās vasarā kādas zivtiņas mazās paķert savam priekam šādā upes posmā. Mēģināsim šodien varbūt kāds pavasara zivtuks jau gribētu mēģināt pieķerties. Šodien šāda te pludiņa makšķere no Salmo snaiperīts, 3,50 gara. Kā reiz, te ir tādi visādi krūmi apkārt ar garāku. Ar 5-metrīgo nebūtu ērti šeit izcelt ārā, ja gadījumā kaut kas tiešām tāds ķerams. Nu, provēsim, skatīsimies, ja nebūs šeit, iesim citu vietas mēģināt. Makšķerēt ļoti gribās. Līdekai pagaidām līdz mājiem ir liegums. Sāpals noteikti vēl nav aktīvs, tāpēc pludiņš. Šodien visai spontāna tā doma ir uz pludu braukt makšķerēt, tāpēc esmu bez barības. Principā ļoti tā ekspresīvi. Baltais tārps. Kāda slieciņa. Tā, un jau, nezinu, kā man te vai būs redzams, bet pludiņš ir jau ielaists ūdenī. Skatīsimies. Varbūt zivtiņas peld pa virsu, kaut kas spēlējās. Varbūt kādu ieinteresēs arī baltie tārpiņi. Pirmais zaceps arī uz pludiņa. Tas tā retā gan davāt viss. Nu, labi, ka pavadiņa ir šāda te smalkāka. Smalkāks auklas. Klusīsim jau no āķi un aiziet. Pludiņš dzīvs. Cvieniņš ir, viss kārtībā. Apieliek tik apakšas pludiņš un jauns āķītis. Šoreiz liksim šitādu te kamatsu āķi. Paskatīsimies, varbūt, ka tāds āķītis būs labāk. Iepriekš man bija šāds āķītis. Virsū varbūt pa lielu, nevar zināt. Pagaidām bija tāds klusums, īsti neviens neko negrib. Nav jau saprotams, tagad ūdens līmenis arī vakar bija augstāks, par vismaz centimetriem 10. Tagad ir zemāks. Un varbūt, ka tai zivī visām tām izmaiņām kaut kā nav īsti saprašana, ko viņām vajag ēst vai nevajag ēst. Tā kā, bet, netik daudz tēsma dēļ tā, lai kaut ko obligāti noķertu. Bet vienkārši pats process un būšana pie upes, tas ir tā vērts. Pat, ja nekas neķerās. Ideāls variants laika pavadīšanai. Tā kā tūlīt sasiešu jaunu pavadiņu. Aķīts. Te vēl tādi. Uzlikšu apakšā mazo skrotiņu vēl vienu, lai labāk iegribu mazliet ir. Un aiziet. Lasāmās brilles uzvilktas, var sākt strādāt. Esmu atnācis uz jaunu vietu. Iepriekšējā pilnīgs klusums. Kaut kādas traumas sāk pat parādīties arī. Bišķi lielāka nekā bija, kamēr atnāca. Lūk, arī pluds peld. Paskatīsimies, varbūt šeit kāds tāda aizstraumīti, tā kā veidojas kaut kas te, varbūt mazums, kāds pie krasta kaut kur dzīvo, kāds grib kaut ko, kādu balto tārpu uzēst. Mēģināsim. Tāda. Mums te upīte ir liela mēra, bet ļoti forša upe. Vēl viena iespējamā vieta, bet izskatās, ka vēl nav nokusis īsti ledus. Tā izskatās, ka jā, bija te ziemā atnācis, bet ledus vēl nav nokusis, viss līdz ar to te
neizdosies nekāda baigā makšķerēšana. Bet, nu, apskatīties, atbraukt, kad jau tad jau, varbūt, kas zina, jāpagaida vēl kāds laiks, nokusīs nos, tad varēs nākt šeit uz pludiņu mēģināt. Varbūt kāda laba baltā zivs nāk šeit, vajadzētu jau noteikti būt kaut kam. Tā jau tāds kanāliņš ir, jāpaskatās, kas tālākais tā kanāla ir. Nu, lūk. Vēlāk pavasarī būs pludiņa tēma ļoti laba. Laikam izmisuma dzītā vieta. Vienkārši gribas kaut kur ūdenī ielikt pludiņu, lai viņš papeld. Tāda maziņa niedra kaut kādā vietiņa. Nezinu, vai te kāda zivtiņa sēž, nesēž. Nav nejausmas. Bet, nu... Vēl mājās negribās braukt vienkārši. Tāpēc tāda vairāk ākstīšanās nekā makšķerēšana. Tad jau redzēsim.